Tagad es sāku visu šo dating lietu ar meitenēm, iet ārā un kaut ko tamlīdzīgu. Tagad tu ej ārā un tā kā runājies, tev ļoti bail no tā brīža, kad nekāds jautājums, nekāda saruna neiet uz priekšu, tev tāds klusumbrīdis. Un šodien es tev pastāstīšu, kā tu vari tā kā tikt pār tam. Nevis tikai tām bailēm, bet kā tu vari uzdot jautājumus, tā kā, principā bezgalīgi daudz jautājumus. Pieņemsim par piemēru, ja tu uzprasīji meitenei, ko darīji šo svētdienu. Un viņa atbild, es biju mājās, un tad es aizbraucu aizgāju draudzenēm ārā, un tur arī beidzās. Un ko tu vari tajā brīdī teikt? Tā kā tu nevari, viņam ir tik īsti tie teikumi, un jā, sākumā, kad tu pirmo reizi satiecies, protams, ka viņai būs īsti teikumi. Pēc tam tad viņi bazarēs, tev galvenais tikai klausīties, jā. Bet šajā brīdī viņi neko daudz nerunās, tāpēc tas nav pieņemts, jā. Un tad tāds, ko es varu no šī pajautāt tālāk, lai vispār iet šī sarunas priekš. Katru no tiem vārdiem, ko tu svētdien darīji, un viņi atbild to gulēju gultā sākumā. Un tad tu uzprasi, ko tu darīji gultā vai... Labs jautājums, ko darīja gultā? Bet jau, ka viņi kaut scrolloja TikTok vai kaut tamlīdzīgi, jā. Un tad tu vari uzprasīt, kam tu piesako vai... Tā kā, tu vari jebkuru vārdu no tiem vienkārši uzprasīt jautājumus par pagātni, par to brīdi, par nākotni. Tu vari no tā izvilkt citas lietas. Tā kā, ja tev ir tie kaut vai 3 vārdu atbilde, no katriem tiem 3 vārdiem vēl ir tā kā 4-5 jautājumi, ko tu vari uzdot. Jā, viņi dažreiz varētu likties stulbi, tā kā, ko tu darīji gultā. Jā, būs bišķi stulbi, bet nebūs tas awkward silence. Bet tas awkward silence arī ir vajadzīgs. Bišķiņ patur šo brīdi, kur neviens nerunā. Un varbūt viņi uzsāks, varbūt viņi uzprasīs kaut ko. Tāpēc tev jāiedod šī iespēja viņai. Viņai. Jā, ja mēs runājam par tādām attiecībām. Un tas ir ņemot jebkādas attiecības, ne tikai džeks ar meiteni. Tā kā, tu runā, uzprasi no citām, tev tiešām tā kā izrādi interesi, jā. Tu tiešām, ja viņi arī atbild tādus tā kā trulus rītīgi, jā. Tu tāpat par tiem truliem, katru no tiem vārdiem var izvilkt kaut ko. Atcerējies jebkuru vārdu no tiem un vienkārši izšmiegt visār no tā. Un no tā iznāks kaut kas, no kā aizies tālāk. To es mēģināju pats, un tas sanāk vienkārši ņemt katru vārdu un meklēt, kā no tā izvilkt kaut ko. Tad tu tiks līdz savām interesēm, un tad no tām interesēm tu izvilks. Un tad tas sanāks, kad tu esi tu pats, jā, ka tu ņemsi tās lietas, ko viņi pasaka, kas tev interesē vairāk. Un, jā. Ja tu vēlies man palīdzību tavā tiešākā situācijā, es tev varu palīdzēt ar to, ko es esmu pieredzējis. Ja tu gribi muscles buildot, tā kā aizēj pačko pirmo linku aprakstā, tur ir 1-pret-1 coachings, un 2-3 links ir WhatsApp grupu un Discord serveris, tur ir Latviešu izaugsmes cilts. Pievienojies, tāpēc, ka tur Discord serverī es katru svētdienu 8 no rīta taisu iknedēļas grupas video zvanu, kur mēs vienkārši bazarējam par saviem mērķiem, dodam citu viņam padomus, dodam šo atbildības sajūtu, un tiešām katru svētdienu, ja tev atgādina, tas dod tādu kā hitu, tādu vairāk degvielu. Un es domāju, ka tas ir nenormāli svarīgi. Es personīgi pieredzēju to, ka tas reāli strādā, bet tas ir viss pie šī video. Tiekamies rīt. Abonē man kanālu, nospied to sarkano poci. Ja tev vēl neesi to izdarījis, nospied to īkšķi gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam šis varētu noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.